Atkal. Sieviņ, čau! Mūsējais jau gluži nav, bet, man liekas, 12 dienas viņš būs mūsējais. Jā. Nu, taisi vaļā, kas mums ir. Kas mums atrodās tur? Pretī. Tad jau arī bija. Jā. Mēs bijām kaut kur tanīt pusē, ka mēs varējām. Nu, kaut kur vai nebija tas pats šitas... Nu, katrā ziņā tas var būt 1 vai 2 numuri. Jā. Priekš, nekas jau vairāk. Nu tā kā mums ir. Jāmetās tik nost un Tūlīt pārģērbsimies un. Jā, kaut kur droši vien apskatās pusdienas jāpēr. Nu, kas mums darās? Karti jāieliek ir. Nu jā. Karti jāieliek ir elektrīmai. Mēs jau zinām, kā no laukiem. Domā, mēs te atceramies visus tās pribambas. Jā. Nu tā, šitāds mums ir. Nu, viss tas pats, nekas jau nav savādāk. Tikai tuvāk. Tas jau nekas, tas ir nomierīgi. Reku mums ir šitādi te pribambasiņi. Saulīt, redzi tev? Jā. Nu, tā. Man liekas, ka kaut kas tāds mums arī bija, jo man liekas, es kaut ko savātu uz mājām. Nu, tas jau normāli. Nu tā, forši! Atvaļinājums sākās! Nu, Saulīt, tev pirmās dienas iespēja. Feini. Saulīte spīd un silts, un redz, mēs jau arī jau bišķiņ kaut kāds rozumiņu jau dabūjām. Un tā, un vakariņas atkal gaidām, tā kā nēšana un gulēšana. Iztaigājām vecās šitās tirgus bodītes. Tā kā pirmā diena. Pastaigu. Jānocentrē. Tā. Drusku papilmēsim. Izskatās jau arī Turcijā bēdīgi diezgan. Diezgan daudz kas ciet un visādas. Jā. Ir aizvēršies ciet, bet tāpatās ir, zini, savu cilvēku strādā, savu nestrādā, jā. Mūžīgi ar iepirkumu tur zem uz priekšu zabaļu staigā. Tā. Nezinu, kā šeit ir vakarā, bet cik mēs esam te gājuši pa dienu, vienmēr ir tukšs. Es pieļauju, ka viņi arī vakarā te ir. Es tā domāju. Smaržas. Šis te varētu būt siebiņ. Tas zaļais. Paliels. Ko tad? Paliels. Kaut ko jau to var jāskatās. Es jau domāju, ka šitai ceļu kaut kur iekšā. Pāriesim pāri un pa turien tu gribi, jā, aiziet? Es nezinu. Nu, mēs varam paiet. Šinī pus. Nāc. Tur parasti brieži šita. Un arī jau tur kas tur izskatās. Tur jau beidzās. Tā tikai, kur tas baltais busiņš un to arī beidzās. Mēs te pa to jau nevaram kurpēt. Tā vairs nav. Nē, nu paiesim. Jau vispār vajadzētu. Tikai mums jābūt. Tad viņam jāiziet kaut kur uz ceļa lielākas. Nu jā. Arī visādi būtu saldi un tā veikaliņš. Jāiet jāpaskatās kaut kā pa ceļu. Tur laikam kaut kas ir.
aģentūra, vizātora. Ja pamaz. Razli dobra değilsin zaten. Reku kaut kāds mārkets mini. Kaut kāds ir? Jā. Automāra. Nezinu, esmu filmējis, neesmu, bet jā, uzfilmēs vēlreiz. To apkārtni. Pa ciematiņā, vai ne? Tāds. Jā. Kluss un mierīgs, es saku, viss mūs pilnībā apmierināti, izņemot vienu. Ja būtu vakar pasākumi. Savādāk sanāk vakarā iešana gulēt laicīgi. Tā ir aliņa uz jūru. Te personāla auto stāvvieta. Jā, smalki. Dēlis. Nav izlikts nekas. Šo tā ir. Taimā nav izlikts, protams. Ko tad tu liksi ārā? Nav jau ko likt? Vakar viena ir izlikta, vakar bija Viktorīna. Viktorija. Uz kuru visi noteikti mīksto ir uzlikt. Viņi tur mēģināja kaut ko skaidrot ar tantukiem, ja viņi pasūtīja 3 mājas tālāk. Visu savu Viktoriju. Mēs nevaram tīt. Tu aizies tālāk. Es šeit. Tu aizies tālāk. Šeit it kā mums būtu, pēc visa vajadzīgs būtu, ir pasākumu laukums, kurš netiek izmantots ne pa kāpēc. Diemžēl. Pludmalīte. Šodien jūra mierīga. Vakardien bija ļoti liela viļņi. Šodien jūra jau ir mierīgāka. Mēs iesim gar krastu, Gita palasīs visādus tur akmentiņus un tā tālāk. Patreiz viss.
Gitai rokā ir kaut kas. Liemeža vāciņi. Mēs esam atnākuši līdz šiem te klinšu blokiem. Gitai vairs nav akmetiņi, Gitai jau ir akmeņi. Jo mēs esam atnākuši lūk uz šādām te akmeņu rēdām. Pašā kalna apakšā. Un tagad mēģināsim rapelēties pāri. Lūk, tā mums šeit izskatās. Iesim tālāk. Celtnītes apakšā. Kā skatlogi, veikaliņiem un augšā. Valcins varētu būt dzīvojamās, varētu būt arī kaut kāda pensija. Bet nu pamests. Taču pamests un pagājušā gadā. Jā. Un vēl viens. Kas tas ir? Mēs tagad uz kurien saulīt dodamies? Kaut kādu veco pamesto tuneli, kur brauc cauri. Un saprotu, otrā pusē ir plūdmala, vai tā nūdistu plūdmala, vai kaut kas tāds. Nu, skaidru ziņu nav. Jā. Mēs iesim viņus dzenāt. Tas Un kā tad? paņems lielos mietus un Pareizi nav par visādām. nu kalni jau, protams, ir Skaisti. skaisti. Es atkal esmu pieslēdzies klāt. Sieviņa pastāsta, kāpēc, kur mēs iesim cauri. Tuneli. Mēs iesim cauri pamestam. Šeit ir pamesta šoseja. Mēs iesim cauri pamestam tunelim. Saprotu, tā, nu, tā jau tu teici, ka otrā galā laikam ir kaut kāda nūdis pludmala. $30 metri. Redz, te cauri var braukt ar augstumu 4 metri, tā kā saulīt tevi drusku jāpietupjās, lai to pieri neaizskar. Un tā mēs dodamies iekšā tunelī. Nu, re. Izkast paskaties ir nolikt. Protams. Viņam te zina, te ir tā nūdis un pludmala. Jā. Jā, paskatās, kas te ir. Un kādā plikēm skrien visus. Nu, pirmais tāds skats uz Kur mēs gājām apakšu, pa apakšu. tūlīt tas nemācēšu pateikt. Nevajadzētu līdz pavisam. Es gribētu saprast, vai mēs esam tā pusē. Grūti spriest, kaut kāds akmens ir saulīt, bet es nepateikšu. Tur augšā ir skatu platforma tālāk. Jā, iesim tur uz priekšu, tur būs skatu platforma, es redzu no turienes. Tas ir. Tāds skaistums arī ir Turcijā. Jā, tā kā jūs. Jūra zila. Tālumā ir Antālija. Reku ir saulītā. Reku apakšā. Nu, lūk, šāds skaistums. Saulīt tev patīk? Jā. Man arī. Sieva tā kā biezā viņai vienai pašai baseins pieder. Gita un zilais ūdens.
Tāpēc, ka ūdens ir tikai plus 10 grādi, bet Gita mums ir ronis. Basēnīts vakarā. Neviens jau, protams, ka tagad nelec, un es pat pieļauju, ka nemaz nedrīkst lekt vairāk. Bet, nu, tur ir barčiks, kur aktis sēž. Раньше, в древние времена, когда не было мегафонов электроники, только кто? В магазине поднимались на эти башни и читали молитву. То есть азан, призыв к молитве, точнее. Проверьте дальше. Обратите внимание на мечеть. Telefons. Это мечеть у нас. После этого проходим в мечеть. Конечно же, читать намаз. Сегодня будем читать намаз, потому что нам будем Šeit pirms lūkšanām tiek pie šitādas tejas drusku uz apakaļu. Šeit pirms lūkšanām tiek mazgāšanās rituāls, lai tu varētu tīrs ieiet iekšā. Gita teica, ka nē. Kājas jāvelk nost, nedrīkst. Tīrs jāvelk nost. Tūlīt mēs iesim iekšā, reku mums jāvalki nost botas. Un pēc tam tās botas tiek sapakotas un pa 10 eiro tu var nopirkt viņas.
koku muzeju. Вот как раз у дерева собираемся. Un šis ir vecākais Turcijas olīvu koku. Отсюда начнем, пару слов, пройдем дальше. Можете с гидом попрощаться Я буду вас ожидать у выхода, дорогие. через неделю. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Шамиль. Если какие-то вопросы в течение экскурсии будут, свободно можете обращаться. Я постараюсь ответить. Tas ir olīva eļļas kokteils, ko Gita izdzēra nu patās. Tepat pie olīvu koka, pie tā olīvu eļļas muzeja, mēs izējām ārā, lai drusku uztaisītu vienu tādu bildīti pie izkaltušas upes, un pretī es pat nepateikšu, laikam tās ir palmas tomēr kaut kādas vecas. Skats jau nu kolosāls. Tūlīt es Gitu nobildēšu un mēs varēsim braukt. Esam ar funikulu uzbraukuši augšā, un tagad mums te būs pusdienas. Kā tev ir saulīt? Tā pirmās tās sajūtas mākoņos ar sniegu. Slēpos kā plaukums.
Atgriežamies atpakaļ. Smuki jau. Bu kadar artık kırılmaktan çıkmış zaten. Grace'den var. Grace'den Periodi ņemsim. Kaimiņi dodas uz augšu. Zaļā krāsā. Bu da haklı. Iepatikās, ja? Süper korku yani. Evet evet. El sağlam sağlam sağlam. Aynen. Так, группа бананчики. Давайте договоримся так. Сейчас выйдем с этого, погуляем здесь 20 минут. Вон там мифологическое животное химера, можете у него пофоткаться, к бассейну спуститься. Через 15 минут. Через 15 минут собираемся в машине. То есть 14:30. Nākošais punkts. Jahta.
Витас, спасибо.